Sveicināti atkal šodien. Šodien būs neliela apmācība tieši par kādu no produktiem un parādīšu arī, kā darbojās mūsu šī te akadēmija, bet jāteic, ka viņa ir katrā tajā valodā pieejama, kurā valstī jūs esat piereģistrēts. Un, ja tas ir Vācijā, tad tas ir vācu valodā. Bet, mēs ejam šajā trešajā sadaļā un tālāk ejam uz sadaļu Online akadēmija. Nedaudz piebremzējās. Tad, kad mēs atveram, uzspiežam tur, tad tālāk jau redzat, jums atverās šāds te lodziņš, kuru spiežot tālāk, mēs tiekam iekšā jau pašā akadēmijā. Ko tas dod akadēmijā? Ļoti viegli var paņemt arī cilvēks ielikt Googlē un apmēram jau būtību varēs saprast, jo šeit ir viss akadēmijā ļoti daudz prezentācijas, šeit ir arī video prezentācijas tieši par produktiem. Te vairāk ir par biznesu, bet te vairāk ir tieši par produktiem. Un paņemsim, tagad šodien es neņemšu visus garos aprakstus, bet šodien es gribu parunāt tieši par produktu ProBalance. Uziesim tagad uz šī te lodziņa un paskatīsimies, kurā vietā šeit ir viss par kosmētiku, arī par krēmiem daudziem mūsu pieejams. Un par katru no produktiem jūs varat atrast cīku smalku aprakstu šajā akadēmijā. Iesim uz ProBalance, jo šodien mums ir jāsaprot, kas tas tāds ir un ko mēs ar viņu darām. ProBalance, tas īstenībā, manuprāt, pie tagadējās manas sapratnes, ir produkts numur 1, kurš ir vajadzīgs tajā gadījumā, ja cilvēkam patiešām gribās kļūt veselam, un viņš sāk skatīties arī savu ēšanas režīmu, bet droši vien tad, kad ir vesels, tad neviens par veselību nedomā. Bet tik līdz, ja cilvēkam ir kaut mazākā veselības problēma, tad ProBalance ir pats pirmais produkts, ar ko sākt. Latvijā par šīm lietām vispār faktiski ļoti maz runā. Esmu redzējusi, tad Googlē var atrast Inga Pūce, viņa tur runā par pH līmeni un par to, kad lūk, var rasties veselības problēmas, bet ļoti maz par to runā, ka visas slimības, asinsspiedieni paaugstināti, liekie svari, arvienmēr sakot, lai es neuzskaitītu visas ādas problēmas, mati, nagi, arvienmēr sakot no matu galiņiem līdz papēžiem, visas slimības, kādas vien jūs sastopat šajā pasaulītē. Tās visas rodās no tā, ka pH līmenis cilvēkam ir zemāks par 7. Tas nozīmē jau uz skābo pusi. Kā tad viņš tāds rodās? Tas viss ir no ēšanas. Manā blogā, es jums došu arī savu blogu, kurā atsevišķi jau ir raksti, un tur ir arī vairāk skaidrots par pH, un arī viss uzskaitīts, kuri produkti ir skābi, lai jūs pamazām, jo to nevar izdarīt vienā dienā, mūsu galvā viss ir ieprogrammēts, Bet šis produkts padarīs momentā sārmainu vidi. Vismaz mums tā bija un tuvākiem cilvēkiem, kā jūs to varēsiet pateikt. Ar lakmus papīriņu tas viss notiek uzskatām, te nav nekāda filozofija. Mēs redzam, cik mēs esam skābi. Mēs paši, kad sākām, bijām 5,5 skābumā pašiem gadiem, izmainot gan uzturu režīmu, ilgu laiku mums vajadzēja tomēr lietot ProBalance pie pārtikas. Mums, protams, ir šī te normālā sārmainā vide, normāla skaitās neitrāla 7, augstāk pa 7, tā jau ir sārmaina vide, kad organisms ir jau vesels. Vesels, kā tas ir nosacīti. Hroniskas slimības jau nepāriet uzreiz, bet saprotiet, vismaz viņas neiet dziļāk, un jūs varat sākt kaut ko darīt jau ar viņām. Un ko satur ProBalance? ProBalance satur savā sastāvā kāliju, magniju, kalciju, varu, hromu un molibdēnu. Un tas ir tieši tas, kas ir ļoti vajadzīgs. Kalcijs mums faktiski daudziem iesaka pie osteoporozēm, sievietēm pēc 40 gadiem, bet mums kalcijs netrūkst. Tagad es nedaudz gribu šo teoriju pastāstīt, kas notiek. Tā kā
vismaz mūsu Latvijas medicīna neskatās no tāda viedokļa. Vācijā par to ir ļoti daudz informācija pieejama un būs arī vēl citi video. Ja? Tā kā mūsu organisms dzīvo visu laiku skābā vidē, viņš šo skābo vidi neatstāja, jo pretējā gadījumā viņš aizietu bojā. Ja? Viņš katru dienu, pēc katras ēdienreizes, viņš šo vidi padara sārmainu. Un sārmainu viņš var padarīt ar šiem te mikroelementiem, kuri jums pašiem ir ļoti vajadzīgi, jo kalcijs veido kaulus. Ja? Un tas nozīmē, ka viņš ņem kalciju no kauliem, lai neutralizētu tagad to apēsto gaļas gabalu vai apēsto siera gabalu, kuri ir ļoti, ļoti skābi. Tie produkti ir ļoti skābi, arī bulciņas, maizītes, maize, makaroni, viss, ko cilvēks ēd, viņi ir ļoti skābi, kafija ir ļoti skāba. Ja? Tad viņš paņem šo kalciju no kauliem, transportē, dzēš skābumu, bet viņš viņu, tā kā skābums ir liels, viņš viņu ņem ļoti daudz. Un, lai izvadītu organismus, tāpat kā jūs arī varat pacelt tik, cik jūs varat pacelt, 1, 2 spaiņus, jūs nevarat pacelt, piemēram, traktoru, ja, ar saviem spēkiem. Tāpat organisms. Un to, ko viņš nevar pacelt un izvadīt, to viņš tālāk ņem un noliek. Noliek jau turpat savā apkārtnē. Tas ir uz asinsvadu sieniņām, jo, ja jūs palasīsiet, tad par to raksta, kad kalcijs nogulsnējās uz asinsvadiem, ja? Tāpat tās rodās mugurkaulu problēmas, jo tas viss ir liekais kalcija pārpalikums. Un nav tā, ka viņš pēc tam, kad viņam vajadzēs dzēst, tad viņš tagad ņems tur, kur viņš ir nolicis. Viņš ņem atkal viņu no kauliem. Un vēl pēc tam ņemam, kad cilvēkam paliekot vecākam, viņam jau šīs minerāla vielas arī pašam vairs neizstrādājas tā, ja? Tas būtu tādi vienkāršiem vārdiem, es jums izstāstu, kas notiek. Un tas viss notiek tāpēc, ka mums faktiski nevis kalcijs trūkst, bet mums trūkst magnīs. Un pateikt tagad magnīs, un ja viņš trūkst augsnē, tā ir īstenībā tik liela filozofija, kad es tajā pat nevaru iedziļināties, un man nav tāda aparatūra, ar ko izmērīt. Ja? Tāpēc es ņemu vismaz vienreiz dienā un brokastīs pāēdu šo te koncentrēto kokteili, kā ar putru, piemēram, kopā, ja? Vai tad es zinu, kad man ir šīs te deva nodrošināta, ja? Un tāpēc, piemēram, pie jebkuras saslimšanas, jo visas saslimšanas rodas no pārskābinātības. Un tas tā nav tā pārskābinātība, kas kāpjas it uz augšu. Ja? Tā ir tā, ko jūs ar lakmus papīriņu varētu izmērīt. Paaugstināts asinsspiediens arī tieši no tā paša. Ja? Tad vajag sākt ar šo, jo mūsu pieredze tieši to arī rāda, kad arī man tad, kad es vēl nebiju zinoša par šīm lietām, es savai mammai pirmo reizi to aizvedu, ka viņa bija ļoti, ļoti smaga slima un ārsti vispār vairs neko nevarēja izdarīt, tad viņai tieši probalance palīdzēja, padarīja to vidi sārmaināku, kā es saprotu, ja tajā brīdī, un līdz ar to viņai jau deva medikamentus, ja viņa spēja pacelties. Protams, slimnīcā liek sistēmas, bet viņas arī neliek visu laiku nemitīgi. Ja? Sistēma ir tieši tas pats, sistēma arī padara organisma vidi sārmainu. Es domāju, ka tagad vismaz jums būs iemesls, ja gribēsies uzzināt vairāk kaut ko, meklēt vēl dziļāk, ja, par to, ko tad tā mūsu ikdienas ēšanas paradumu režīma izvēlētā programma dod nākotnē, jo viss jau notiek nākotnē, osteoporozes veidosies nākotnē, ir bērni, kuriem jau 15 gados tas izveidojas, labi, jā, aptaukošanās jau maziem bērniem, jā, bet, tā arī neviens uzreiz uz dienas nenomirst, nodzīvot diezgan ilgi, jā, tā kā tas viss tiek sēts nākotnē, un ir vērts to darīt jau šodien. Tā pie jebkuras medikamentozās programmas klāt var cilvēkam dot šo te, kādas ir devas. Tagad ieklausaties, jo tos jautājumus parasti man uzdod, un tos pierakstat savā blociņā, lai mums nav vairākas reizes, tad atkal jākavējas pie tā, ja. Ieteiktā deva ir pa 3 reizes dienā pa 4 tabletēm. Virsū jāuzdzer ir vismaz glāze ūdens. Kurā laikā dzert? Skatāties, es dzeru pirms ēšanas, tāpēc, kad labi ir pirms ēšanas, pusstundu pirms ēšanas arī izdzert, tur sanāk, redzat, jūs varat pielikt arī pat to citronu, kad dzer no rīta, ja, vai, tam nebūtu nozīmes. Varat dzert ēšanas laikā, vai varat dzert pusstundu pēc, skatāties pēc savām izjūtām. Tā būtu šī dozēšana un ūdens daudzums, kas būtu jāuzdzer uz probalanci.
Viņu var kombinēt un vajag kombinēt ar jebkurām pat zālēm, ja cilvēks dzer zāles, jo probalance uzlabos tieši zāļu efektivitātes rezultātu, un probalance mazina arī tiem cilvēkiem, kuriem ir lielas sāpes. Tad, kas vēl ir svarīgi? Ja cilvēkam, piemēram, tas rezultāts neuzlabojas, par ko maz ticams, ja? Visiem rezultāti vienmēr ir bijuši ātri, tas ir gandrīz jau nākamā dienā redzams, tā es gribēju teikt, ja? Tad jādzer pa 2 tabletēm ik pa 2 stundām tieši šo pašu devu. Un ja tad vēl nepaliek labāk vai neiet pāri tam 7, ja, tad devu var palielināt. Kā piemēram pie migrēnas. Vācu profesori iesaka pie migrēnas dzert ik pa 2 stundām 2 tabletes. Tad, kad ir migrēnas lēkme, tad dzert vēl papildus no 6 līdz 12 tabletēm un dzert no 50 līdz 100 ml 3 reizes dienā aloja vera gēlu sivera. 3 mēnešu kurs 90% migrēna pazūd. Es domāju, tas ir ļoti labs rādītājs. Tāpat mums ir arī prakse, kad ļoti ātri samazinās holesterīna līmenis. Arī probalance, atkal zivju eļļa un aloja vera sivera. Tas bija tāds kā ieskats bērniem. Līdz 5 gadiem pietiek ar aloju. No 5 līdz 10 gadiem savu mazmeitu, arī viņai sākās vienreiz tāds diezgan paliels klepus, uzreiz mēs devām viņai probalans, nākamā dienā viņa bija pilnīgi vesela. No 3 līdz 5 tabletēm. Tas ir bērniem no 5 līdz 10 gadiem. Ļoti viņš būs vajadzīgs pusauģiem. Viņi ir nervozi, viņiem ir pubertātes periods. No 10 gadiem sāk dot no 5 līdz 12 tabletēm. 6 līdz 12 tabletes, tas ir pubertātes vecumā. Tad, kad jau ir pusaudzis, tad dzer tieši tāpat kā pieaugušie. Un, protams, ka bērniem klāt ļoti labi, tas ir tādiem skolas bērniem vai studenti, klāt dot Mindmasteru, kas ir stresa, tas ir patiešām, tas ir stresa mazinātājs, bet par to mēs runāsim citā video. Es domāju, ka šeit es esmu tagad pamata informāciju jums devusi, kāpēc ir vajadzīgs un cik ilgi dzert. Jādzer, kamēr ir labi. Bet kursa veidā noteikti 3 mēnešus, noteikti tas kurs, kas mums iet, piemēram, pie figūrlīnijas, ja, 3 mēneši. Ja cilvēkam ir nopietnākas problēmas un viņš netiek galā ar ēšanu un pēc tam, kā viņš ir paņēmis nost probalanci, viņam atkal aiziet viss purvā, atkal ņem un dzer, ja? Tā kā te pateikt ir grūti, bet 3 mēnešus noteikti tiem, kuri vispār nav lietojuši, ja? Personīgi mums viņš ir mājās vienmēr un mēs viņu periodiski kursa veidā tāpat dzeram, ja ne visas, piemēram, tās 3 reizes dienā, ja pa 4 tabletēm, tad, piemēram, 1 reizi dienā noteikti. Tā ir mana pieredze. Papildus, ja jums ir jautājumi, tad jūs man varat jautāt, es noteikti jūs konsultēšu, atbildēšu, bet par devām es izstāstīju, par nozīmību es izstāstīju, un par to, ka par pH līmeni manā Alojas Veras shop blogā, es jums viņu arī nosūtīšu, vajadzētu iet un palasīt kaut ko, arī es ieteiktu. Uz tikšanos!